kopā uz lauka ir arī mūsu kolēģi Ingrīda. Jāsaprot, kādu šķirni sēt. Ir 3 jaunas šķirnes, kuras mēs piedāvāsim. Kur ir lietots butizāns, tur šis lauks ir tīrs no ezāla. Ko laiks izvēlēties herbicīdu, ne? Es vairāk pēc slapjā maija, es vairāk skatos uz gliemežiem par Ironmax, ka būtu reāli jānodrošinās, kā mūsu saukto ibumetīnu. Nu nē, puiši, ir laiks pievērsties šai sadaļai un izvēlēties pareizo šķirni. Hejā, lauksaimnieki, klāt ir jūlijs, un kā jau katru gadu īsi pirms ražu kulšanas mūs visi sāk jau tirdīt mazais nemieris par gaidāmo kulšanas sezonu, par to, vai ilgi ieguldītais visa gada darbs nesīs tiešām gaidītos augļus un rezultātu. Tieši tā, un jūlijā ir jāizdara arī kāds svarīgs darbs, kas jau ietekmēs nākošā gada ražu. Tieši tādēļ šodien kopā ar mums, ar Uģi kopā uz lauka, ir arī mūsu kolēģi Ingrīda. Es teiktu, Baltijas Invigor noteikti sēklu guru, es pat teiktu rapšu sēklu mamma. Neapšaubāmi. Lai tieši jums atvieglotu šo grūto izvēli starp entajām ziemas rapšu šķirnītēm un atvieglotu un palīdzētu izvēlēties piemērotāko šķirni tieši tavai saimniecībai, taviem apstākļiem. Nevilksim laiku, ejam uz lauku. Ingrīda, es būšu tieši. Visās rapšu šķirnes, skaties, katalogos ir rakstīts ļoti laba šķirne, augsta raža, augsta eļļa, teicama ziemcietība. Bet te, kas esē viņas vienā laukā, vairāk šķirnīs, un tomēr jūt, ka tā ražas atšķirība ir pustona līdz pat tonna. Un tas trakākais jau, ka tā šķirnes izvēle tev jāizdara pirms esi nokūlis vēl iepriekšējo ražu. Tātad jāsaprot, kādu šķirni sēt. Nu, puiši, ko lai es jums saku, katrai šķirnei jau ir savas nianses. Kāpēc katalogā visas šķirnes sanāk mums ar augstām ražām, ar labu ziemcietību? Tāpēc jau, ka tās sliktās pirms tam tiek izbrāķētas. Un mēs jau atstājam tikai tās labākās. Gribu sēt agri, kur šķirni izvēlēties? Tās šķirnes, kas nav ar izteikti strauju attīstību. Un mūsu piedāvājumā tā ir čita viennozīmīgi, un otra, es teiktu, ka arī tubu var sēt. Nākamo tubu, pirmā čita un pēc tam tubu. Jo pagājuši gadu to, ko mēs redzējām, ka tās ātraudzīgās šķirnes agri tika iesētas, augšanu viņām nevarēja apstādināt, viņas pārauga, un līdz ar to tas arī ietekmēja ziemcietību. Bet, ja sanāk sēt vēlu, optimālos laikos netiek uz lauku, nevar iesēt. Ko tad darīt? Tāda atkal sēt šķirnes, kurām ir šī straujā attīstība, un mūsu piedāvājumā pārsvarā visas ir ar šo straujo attīstību. Un tur ir ko izvēlēties. Informācija ir pieejama mājaslapā, un par šo sējas laiku piedomājiet, kad jūs sējat, un tad izvēlās attiecīgo arī šķirni. Un, ja mēs sējam optimālā laikā, kur šķirnīt sēt? Tas ir 10. 15. augusts. Tad 11.70 tubu var sēt, jo viņa ir ar tādu vidēji strauju attīstību. Nu, un tad pēc tam jau pāriet uz šīm ātraudzīgajām šķirnēm. Nu, ok, skaidrs, ar sējas datumiem mēs esam tikuši skaidrībā. Nākamais jautājums, tas, ko arī tagad jau var redzēt uz rapsīšiem, kur jau parādās tā strīpa, verticilārā vīte. Teikšu, kā ir 3. gadu, viņi jau aizvien vairāk un vairāk parādās. Kur ir akūta problēma ar to verticilāro vīti? Kādu šķirni izvēlēties no Invigor klāsta? Šobrīd pilnībā rezistentas šķirnes nav. To selekcionāri vēl meklē, bet tas, kas ir, mēs visas šķirnes izvērtējam. Cik viņas ir noturīgas pret šo verticilāro vīti. Tās ir čita, tuba. Es arī teiktu 11.70, neskatoties uz to, ka viņa jau ir pazīstama mums vairākus gadus, joprojām parāda pietiekamu izturību pret verticilāro vīti. Nu, un tad nāk jaunās šķirnes 13, 10, 20, 40, 20, 50. Tās ir tās šķirnes, kurām ir izcila, es teiktu, izturība pret šo verticilāro vīti. Ingrīda, runājot par ziemcietību, pusē Latvijas nav ziemas rapša. Kāds uzskats no zemnieka, ka jūs testējat ziemcietību, bet testējat jau viņu Vācijā? Nu, Latvija nav Vācija. Varbūt var nokomentēt šo.
Protams, agroklimatiskie apstākļi atšķirās, tāpēc mēs savas šķirnes testējam ne tikai tevis nosauktajās jau valstīs, bet arī skatāmies, kā viņas pārziemo uz ziemeļiem. Igaunijā, un šogad mēs sēsim arī Somijā, skatīsimies, kā tur pārziemo. Tās šķirnes, kuras mēs piedāvājam, mēs viņas ļoti, ļoti spīdzinām. Skatāmies, kā ekstremālos apstākļos viņas pārziemo. Vidzemē, kādas šķirnes izvēlēties, kur šīs ziemas tomēr ir garākas un skarbākas? Labākā ziemcietība ir tām šķirnēm, kas ir zem numuriem, lai gan arī čita, tuba ar mani pie -15 un kailsela pārziemo. Bet tur ir atkarīgs arī, kurā stadijā viņa aiziet ziemot un vai mums ziemas ir stabilas. Jo pagājušā gadā tas, kas palīdzēja augiem aiziet bojā, bija tā nepastāvīgā ziema. Kailsals, vējš un nepastāvīgums. Katru gadu tāpat nāk kādas jaunas šķirnes. Un, teiksim, priekš zemniekiem, kas tiešām meklē kaut ko jaunu un vēlās pamēģināt jaunas šķirnes, kas būtu mūsu piedāvājumā, mūsu portfolio, ko varētu mēs ieteikt? Ir 3 jaunas šķirnes, kuras mēs piedāvāsim. Viena no tām ir čita. Tā ir ļoti elastīga šķirne, ļoti labu ražas un eļas sabalansētību. Tiem atkal, kuriem patīk lielākā auguma šķirnes un kuri tiek vēlāk sēt, tiem es ieteiktu 20, 40, 20, 50. Te mēs arī esam laukā, kur mēs varam redzēt, kā 20, 40 izskatās. Liela auguma augi. Un ne tikai tas, ka viņam ir stublājs liels, bet arī produktīvā daļa. Un šī produktīvā daļa, ja produktīvā masa, tā ir tā, kas mums nesīs to ražu un ienākumus. Vai es varu jau nopirkt mūsu rapšu šķirnīci Invigor? Laba ziņa. Mūsu šķirņu sēklas jau ir piegādātas lielākā daļa, tā kā atliek sazināties tikai ar tirgotāju un vest mājās. Ja jau esam šeit, laukā Tūplānā, paskatīsimies uz šo lauku arī no nezāļu viedokļa, kā tās ir nokontrolētas. Šajā laukā ir lietots herbicīds Butizāna Avant, un visu sezonu esam sekojuši līdzi šim laukam. Jā, atsevišķās vietās kumeles ir parādījušās, bet tad šeit, Māri, jautāšu tev no tādas praktiskā viedokļa. Redzot to, cik dažas vien šīs kumeles laukā ir, vai tu pavasarī būtu lietojis herbicīdu? Noteikti nē, jo arī tās dažas kumeles, kas izlīd, viņas ir izlīdušas tagad. Un tā, mazliet pasmejoties, zinot to, cik mēs patiesībā rudenī uzreiz pēc sējas mīcījāmies pa to lauku, varētu pat pavilkt līnijas. Es teiktu, daļa no tām kumelēm ir tur, kur mēs ar kājām izmīcījām, kur šis vienkārši augsts herbicīds beidz darbību. Bet kopumā, jā, tas, kas ir redzēts arī par ražošanas laukiem, ir redzēti, kur ir tiešām krimināli daudz kumelītes, tad šeit es teiktu, tiešām pa kādai tikai. Vēlos pieminēt arī vēl kādu nozīmīgu problēmu šajā sezonā – izaicinājumu viendīglapju nezāles visos kultūra augos, ne tikai rapsī, bet arī graudaugos. Tādas nezāles kā rudzusmilga, mauras karenes, lāčauzas, vējauza. Manuprāt, šo nezāļu ierobežošanā ir jāskatās kompleksi visā saimniecībā, visā saimniecības augu maiņā. Un rapsī ir ļoti labs veids, kā šīs nezāles mēs varam ierobežot, lietojot metazahloru saturošos produktus, kā piemēram Butizāna Avant vai Butizāna Star. Un šeit, Māri, ir kāds ļoti labs piemērs, ko vēlos tev parādīt. Tas, ko šeit vēlējos parādīt, ir Butizāna Avant efektivitāte uz viendīglapju nezālēm. Šajā laukā saimnieks laukam apkārt veica smidzinājumu ar Butizāna Avant, uzreiz pēc rapšu sējas, bet Butizāns viņam beidzās, un viņš nolēma izmantot citu metazahloru saturošu herbicīdu, bet lietot to jau, kad rapsis ir sadīdzis, tā kā prasa etiķete. Un šeit ļoti labi varam redzēt efektivitāti uz viendīglapju nezālēm, kur ir lietots Butizāns. Tur šis lauks ir tīrs no nezālēm. Jā, tas, ko īstenībā šeit var redzēt, labi, šeit var redzēt uz vairāk viendīglapju nezālēm, dēļ tā, ka vienkārši saimnieks novērtējot šo lauku potenciāli neieguldījās graminicīdā atsevišķi. Bet, ja skatāmies uz tādu viendīglapju nezāli kā mauras karene, ar viņu jau īstenībā tādiem tradicionālajiem graminicīdiem ir diezgan grūti cīnīties. Ja nemaldos, tirgu ir viens risinājums, kas viņu var ierobežot, bet kā šeit redzam, jā, ja ir lietots uzreiz pēc sējas Butizāna Avant, tad viņš to lielo fonu mauras karenēm tomēr nokontrolē. Lielam viss šodien. Gandrīz tas, kas vēl ir palicis, jaunā BASF rudens akcija.
Iegādājoties Invigor sēklas, bastu herbicīdus un kariks, iegūsti pat 3 reizes lielāku agromēles punktu ražu. Kā arī vēl viena kampaņa, kas šodien iet gaisā, turpinot mūsu pazīstamo saukli, mīlot lauksaimniecību svarīgāko darbu uz zemes, kur arī ikvienam no jums ir iespējams iegūt īpašumā tēkreklu ar šādu saukli. Viss, kas tev jādara, iesūti savu stāstu, kādēļ tieši tu uzskati, ka lauksaimniecība ir svarīgākais darbs uz zemes. Un noslēgumā Mūsu rapsis Invigor!